Labdien, bērni! 80% mežos, ko mēs atrodam, ir tieši ūdeles. Padomā, iet cilvēks, piknikot uz mežu, atpūsties, viņam bija spēks uz mežu aiznest to visu līdz ēdamo un dzeramo, atpakaļ spēks vairs nav bijis. Viņš pamet mežā, un tas ir ļoti, ļoti slikti. Bērni, tā darīt nedrīkst, vai neko? Kur bija jānonāk čipšu pakaļ? Papīrs arvā! Mīs kastē! Visi brāši skrējēji! Cilkumens ir ļoti labsirdīgs, ja viņš palīdz Latvijas valsts mežiem. Viņš ir jautrs, smieklīgs. Viņš ir labs un viņš saudzē Latvijas mežus. Viņš ir jautrs un smuks. Uzmanību! Gatavību! Aizējā! Lai vairs nemāc! Cilkmenam un Latvijas mežiem un pārējiem cilvēkiem. Pašiem cilvēkiem, lai varam pēc piknikiem visu savākt un tā. Mežā! Vēram! Es vienmēr, kad redzu atkritumu, es pavācu tur, kur tā atkritumu konteineru. Es ar klasi vācu atkritumus. Man bija vienreiz līdzi maisas, paņēmu viņu līdzi un salasīju atkritumus maisā. Nemēsot nometnē! Nemēsot nometnē! Vēram! Vēram! Kad viņus smuki zīmēt cūklis, lai viņus neapdraud mežā, piemēram, tās pašas stikla lauskas. Lai nekad neviens cilvēks nemestu zemes atkritumus. Tātad Latvijas mežiem, lai viņi vienmēr būtu tīri kā Zviedrija visa. Latvijas valsts meži brīdinā! Latvijas valsts meži brīdinā! Nemēslo mežā! Nemēslo mežā! Pat cūku pārvērtīsies! Nekļūstiet par cūku mēnus un nepiemēslojiet mežu.